Dāmas un kungi, labrīt! Es vēlos jūs sveikt mūsu pirmajā paneļa diskusijā Ziemeļsalas teltī. Man sauc Stefans Eriksons, esmu Ziemeļvalstu ministru padomes biroja vadītājs šeit Rīgā, un ir man liels gods atvērt šī gada diskusiju Lampā. Mēs Lampu atbalstam jau daudzus gadus, faktiski jau no paša sākuma. Un šāds sarunu festivāls un iedvesmi ir nākusi no Ziemeļvalstīm. Un Latvijā es varētu teikt, ka Lampas un šis te pieeja tā ir pat sasniegusi jaunu līmeni. Visi viesi, kas šeit ierodas un piedalās, viņiem ļoti patīk, ko cilvēki te un kā cilvēki te dara. Kāpēc mēs uzskatām, ka Latvija ir Ziemeļvalstu kaimiņš? Mēs uzskatām, ka mums ir kopīga pieredze, ir zināšanas, kas mums ir jādalās vienam ar otru sarunu festivālā. Formātā mēs varam viens no otra mācīties, un tas ir galvenais, kāpēc mēs turpinām Lampu atbalstīt, kā arī sniedzam savu Ziemeļvalstu pienesumu šim festivālam. Te dzirdam arī mūsu Ziemeļu balsis. Taču ārpus mūsu Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona ir arī citas svarīgas valstis, un viena valsts, kas ir īpaši tuva arī tieši manai sirdī, ir Baltkrievija, un var būt atšķirīgi viedokli, vai Baltkrievija ir Ziemeļvalsts, Baltijas valstu reģiona, par to mēs runāsim šajā pirmajā paneļa diskusijas sarunā, un tāpēc man ir liels gods dot vārdu īsai uzrunai Svetlanai Cihanovskai. Viņa ir demokrātiskās Baltkrievijas līdere. Svetlana, lūdzu, vārds jums. Paldies, paldies, Stefan. Paldies par aplausiem. Es tiešām ļoti priecājos šeit būt. Es patīkami satraukta. Es Lampā. Man tiešām ļoti viss patīk, ko es te redzu, un es domāju, ka es te būšu noteikti atkal atgriezīšos. Un es priecājos, ka Baltkrievijas temats izskanēs vairākas reizes šajā festivālā. Es reizēm saku, ka Baltkrievija ir aizmirsta Eiropas daļa, un mūsu cīņa par mūsu valsts atgriešanos pie mūsu Eiropas valstu vidū ir aktuāla lieta. Un runātāji, kas piedalās, parāda, ka Baltkrievija piedara Ziemeļvalstu Baltkrievijas reģionā, un ik viens no jums ir atbalstījis mūsu dažādos veidos. Un te es pirmkārt runāju par Stefanu Eriksonu, kad jūs strādājat Minskā kā diplomāts, jūs kļuvat par simbolu solidaritātei ar Baltkrieviju. Faktiski viņš bija tāds roka zvaigzne, viņš iemācījās Baltkrievu valodu, viņš parādīja, cik tas ir teicami būt Baltkrieviem, iemācīties Baltkrievu valodu, un liels paldies, Štefan, par to, ka jums ir tik plaša un cēla sirds. Un te es arī runāju par Elizavetu no Dānijas kultūras institūta, kas ir Baltijas kultūras iniciatīvu svarīga sastāvdaļa, kas sekmē Baltkrievu valodu un kultūru. Es domāju, ka tas ir labākais antidots šai te Krievu pasaulē. Un tas ir tas, kas tur satur kopā mūsu nāciju. Pirms pāris mēnešiem es biju Dānijā, un mani pārsteidza, cik daudz dāņi ir ieinteresēti
Baltkrievijas jautājums. Viena ir Brigita Hammere, dāņu rakstniece un vēsturiskā romāna autora. Liels paldies par jūsu darbu Beledāņa, kas ir veltīts Baltkrievijai. Es no jūsu darbiem uzzināju, ka viens no dāņu karalienēm bija ar Baltkrievu izcelsmi, Minskas Sofija, un es ceru, ka jūsu grāmata par viņu tiks pārtulkot arī Baltkrievu valodā, tas notiks drīz, un Baltkrievi būs ļoti lepni uzzināt, ka viņam ir pašiem savu Dānijas karalieni. Tāpat šeit es vēlos sveikt Mārtiņu Staķi. Mārtiņi, mēs nekad neaizmirsīsim jūsu žestu 2022. gadā, kad hokeja čempionāta laikā jūs pacēlat Baltkrievijas karogu pie pilsētas domas. Jūs skaidri parādīja, ka Latvija šķir Baltkrievijas režīmu no Baltkrievijas tautas, un nav pārsteidzoši, ka jūs arī kļuvat nevēlama persona Lukašenko Baltkrievijā, bet es domāju, ka jūs varat būt lepns par šo soli. Un te es vēlos pateikt arī pāris vārdus par mūsu karogu, balts, sarkans balts karogs un jūsu sarkano karogu. Te ir similāra leģenda, kādā veidā šīs svītras ir veidojušās, ka kādā no cīņām militārs vadonis tika ievainots un viņš tika ietīts baltā palagā. Un kad šis balto palagu sedza asinis, tad šo palagu pacēla, un tas kļuva par simbolu cīņai. Tā ir tikai leģenda, bet es domāju, ka tā ir ļoti iedvesmojoša leģenda. Tāpat Brindis Karalstot ir Ziemeļvalstu padomes prezidents. Es vēlos jums pateikt paldies, ka jūs stiprinat Baltkrievijas Islandes attiecībās. Mūsu valsts varbūt šķir attālums, bet mūs vienotas vērtības. Un mums ir nepieciešams tāda sabiedrotie kā jūs Eiropā, vairāk sievietes politikā un vispār vairāk sievietes, kas ir pie varas. Un tad Andrejs Katļerčuks, zviedru un baltkrievu vēsturnieks, viņš stiprināja saites starp Baltkrieviju un Ziemeļu un Baltijas reģionu. Viņa darbs parāda, ka vēstures ir saistītas, un es šodien klausoties jūs, es ceru uzzināt vairāk par mūsu saiknēm. Mūsu slavena rakstniece Svetlana Aleksejeviča, kad viņa saņēma Nobeļa prēmiju, viņa teica, ka viņa vēlās, ka Baltkrievija būtu kā Ziemeļvalsts vai Baltijas valsts. Viņa to izteica Baltkrievijas sapni, jo demokrātija, labklājība, likuma vara, cieņa pret cilvēku tiesību, kultūras atšķirības ir tas, ko mēs abrīnojam jūsu valstīs un vēlamies arī tās, ka tās ir pie mums. Mēs esam ļoti laimīgi, ka jūs esat mūsu kaimiņi. Pirms gadiem Baltkrievijā tika deklarēta Eiropas virziens. Baltkrievijai jābūt Eiropas Savienībā. Tas var šķist kā šobrīd tāls mērķis, taču šajā ceļā mums var būt starpmērķis integrācija Ziemeļvalstu Baltijas kopienā, un es ceru sagaidīt to brīdi, kad Baltijas Ziemeļvalstu astotnieks kļūs par Baltijas Ziemeļvalstu devītnieku, un es ceru, ka tas būs iespējams ar jūsu palīdzību. Vēlreiz liels paldies, ka uzaicinājāt mani. Un es tiešām domāju, ka būs ļoti interesanta diskusija, un kurā mēs daudz vairāk uzzināsim starp Baltkrieviju un jūsu valstīm. Liels paldies, ka atnācāt. Un tagad vārds mūsu moderatoram.
Paldies! Paldies! Vaida Elizavets Kudapinska-Hušča. Ir liela privileģija, dāmas un kungs. Tās ir jau, kā teica, pirmā diskusija, paneļa diskusija, un tēma būs Baltkrievija un saiknēm Baltkrievijai ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Un mūsu diskusija centrā šodien būs Baltkrievija un priekšlikums to vairāk iesaistīt Ziemeļvalstu un Baltkrievijas reģionu darbā. Gan geogrāfiski, gan vēsturiski Baltkrieviju uzskata kā robežu valsti. Bloodlands, asins zemes, kā Timotejs Snaiders to sauc, reizēm to sauc kā tilts starp austrumiem un rietumiem, taču šeit mēs vēlamies pievienot vēl vienu svarīgu dimensiju par ziemeļiem un dienvidiem, jo Baltkrievijas geografiskais stāvoklis ir tāds, ka arī šī saikne ir tikpat svarīga kā tradicionālā šī te austrum-rietumu virziens, un tāpēc te es vēlos uzsvērt, ka mēs runājam arī par papildu dimensiju, proti šo te ziemeļdienvidu dimensiju. Liels paldies, prezidenta kundze. Jūs jau iepazīstināt ar runātājiem, un jūs padarījāt manu darbu daudz vieglāk. Es tikai vēlos teikt mūsu runātāju, atgādināt runātāju vārdus. Tātad šodienas diskusijā mēs meklēsim atbildes uz jautājumiem, kā Baltkrievija var nonākt tuvāk Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm sarežģītajā politiskajā situācijā. Un kā Baltkrievijai nonākt šo te valstu līderu darba kārtībā. Un te es vēlos šo jautājumu vispirms uzdot Brindis Haralsdottir, Ziemeļvalstu padomes prezidentei. Jūsuprāt, kāds ir Ziemeļvalstu viedoklis par Baltkrieviju? Es saprotu, ka ir sarežģīti par to runāt šajā brīdī, jo visu laiku mums ir jāšķir starp divām Baltkrievijām. Taču, ja mēs runājam par demokrātisku Baltkrieviju un tās potenciālu lomu nākotnē šajā drošības kontekstā, vai jūs lūdzu varat dalīties ar savām domām par šo jautājumu? Jā, liels paldies, tiešām liels pagodinājums būt šeit. Paldies, ka uzaicinājāt mani šeit. Šis ir pirmais demokrātiskais festivāls, kuras apmeklēju, tāpēc tiešām ir lieliski šeit. Esmu ļoti pagodināts, un Svetlanda, tiešām esmu arī pagodināta satikt tieši jūs. Un tagad par Baltkrieviju un Ziemeļvalstīm. Man jāsaka, ka Baltkrievijā arī manā sirdī ir ļoti īpaša loma, jo es biju kā novērotāji vēlēšanās vienu gadu pirms prezidenta vēlēšanām, kas pilnīgi noteikti nebija godīgas. Es pat ar savām acīm redzēju to, kādā veidā notika lietas, kas šis vēlēšanas parasti ir tāds kā demokrātijas festivāls, bet tas, kas notika Baltkrievijā, tas bija diezgan skumji. Es sekoju visām ziņām pēc pēdējām prezidenta vēlēšanām, sekoju tam, kas notika Baltkrievijā. Man bija patiesi pagodinājums, kad es sāku strādāt Ziemeļvalstu, mums bija sesija Reikjavikā. Es ļoti priecājos, ka kāds ir arī no jūsu tīmas. Mums pirms bija Karamurza no Krievijas opozicionāriem šeit un Ukraiņu parlamentārieši šeit piedalījās. Un mēs redzējām, ka Ziemeļvalstu padome redzējām to, cik svarīgi ir, lai būtu šī demokrātiskā diskusija, lai sabiedrība būtu atvērta apspriest dažādas jautājumas, un Baltijas asamblēja mums ļoti palīdzēja. Un es domāju, ka Ziemeļvalstīm ir īpaši saistība ar Baltijas valstīm. Mums
Mēs daudz strādājam kopā, un es redzu arī to, ka Baltkrievija, Ukraina un cerams arī, ka kādreiz arī Krievija, bet es domāju, ka mēs esam ļoti tālu no tā, ka mēs varam vairāk attīstīt šo demokrātisko kaimiņu diskusiju. Pēc tam, kad es redzēju šos vēsturiskos saites starp Islandu un Baltkrieviju, arī tas bija ļoti interesanti. Un tikai varu teikt, ka es uzskatu, ka ceru un esmu optimistiski noskaņota, ka es patiešām ceru, ka nākamajās vēlēšanās Baltkrievijas ļaudis varēs izvēlēties tos līderus, kuriem viņi uzticās, un ka mums būs lieliska sadarbība nākotnē visiem kopā. Bet līdz tam, es domāju, ka ir ļoti svarīgi gan Ziemeļvalstu padomei, gan Baltijas asamblējai atbalstīt demokrātisko opozīciju, atbalstīt demokrātisko situāciju un dažādas notikumus Baltkrievijā un arī ārpus tās. Bet es labprāt dot vārdu arī citiem panelistiem. Lielas paldies par jūsu atbildi. Un tad mēs nonākam pie nākamā punkta, jautājumu par solidaritāti un atbalstu Baltkrievijai. 19. martā, pirms pāris gadiem, Kopenhāgenā mums bija liela tikšanās un liels svētki, jo tajā laikā tika paziņots par Baltkrievijas nosaukuma nomaiņu no Vītolustrāns, kas ir Baltkrievija, uz Vītolustrāns dāņu valodā, un tas nozīmē, ka nosaukums tika izmainīts tā, lai mēs to uztvērtu precīzāk, un arī valsts nosaukums tika rādīts uz Dānijas parlamenta ēkas. Tas bija ļoti, ļoti nozīmīgi visiem Baltkrieviem, gan tiem, kas uzturās Dānijā, gan arī Baltkrievijā uz vietas. Tas bija kā signāls, kuru mēs sūtījām Baltkrieviem, ka mēs domājam par viņiem, mēs zinām, mēs atzīstam viņu nacionālo identitāti. Pēc dažiem mēnešiem mēs arī, mums bija fantastisks pasākums maijā, 2021. gada maijā, tajā pašā gadā, mēs redzējām, ka Baltkrievijas karogs, balts, sarkām baltais, un jau prezidents par to pieminēja, tika pacelts pie Rīgas domas ēkas oficiālā padomju laika karoga vietā. Tas notika pasaules čempionāta laikā, un man ir tas gods šodien šeit būt kopā ar cilvēkiem, un ar cilvēku, kas bija daļa no šīs nozīmīgās identitātes izmaiņas, un no tā, kad tika parādīts, kā uztver Baltkrievus tajā laikā Ziemeļvalstīs. Tāds Staķa kungs, tas esat jūs, un tāpēc man jums ir jautājums. Kā valsts, Eiropas Savienības dalība valsts, Baltijas jūras valsts, Ziemeļvalstu padomes dalība valsts, Latvija. Kā Latvija, ko Latvija var piedāvāt Baltkrievijai arī nākotnē, kad Baltkrievija beidzot kļūs daļa no šo valstu kopienas, kad būs daļa no šo valstu savienības, vai tas būtu kā domāšanas maiņa, tad veicināšana. Tas būs ļoti svarīgi arī kultūras jomā. Es gribētu dzirdēt jūsu domas, tad vai ir kādas receptes, kā mēs varētu to darīt? Jā, vispirms vēlos teikt liels paldies par iespēju runāt šādā fantastiskā festivālā Lampā. Un, protams, ja mēs domājam par brīvu Baltkrieviju, pirmā lieta, kas mums visiem ir, un arī man prātā, ir brīva Ukraina. Un kad Ukraina sakaus Putina režīmu, atvērsies arī šis iespēja loks arī brīvai Baltkrievijai. Un es domāju, ka Baltkrievi to ļoti labi apzinās, un tāpēc ir tik daudzi Baltkrievi, kas šobrīd cīnās Ukrainā.
Un es nedomāju, ka ir nepieciešama kāds būtu rebrandings vai patiešām zīmola maiņa, jo pats īstākais tas, kas ir svarīgi, tikt ārā no Krievijas ietekmes, un tas jau pats visu mainīs. Protams, ir viegli to pateikt, nav tik viegli to izdarīt. Mēs zinām, kāda ir šī brīvības cena Ukrainai. Arī mēs esam samaksājuši augstu cenu. Mēs atceramies 90. gadu ekonomisko krīzi. Jā, mēs esam zaudējuši lielu daļu ienākumu un ļoti daudz cilvēku bija vīlušies, bet nav cita veida, kā kļūt brīviem. Tātad šis ir tas pats svarīgākais, kas ir visiem jāveic mainot domāšanu. Par stundām, ja mācību, kas ir iegūta, varbūt viena mācība, par ko es neesmu tik lepns, ir diaspora. Diaspora ir pats būtiskākais faktors, kas spēlē ļoti lielu lomu. Tas notika tā Latvijā. Tad divi mūsu iepriekšējie prezidenti bija no diasporas, Vairvīķa Freiberga, kura mūs aizvedā līdz Eiropas Savienībai un NATO, un arī Edgars Levičs, kurš tad arī žurnālisti, kas bija ļoti nozīmīgi cilvēki, arī uzņēmēji. Es esmu dzirdējis, ka aptuveni pusmiljons Baltkrievu dzīvo ārpus valsts, un arī viņi ir Baltkrievijas nākotne, un jā, tie, kas dzīvo ASV, Baltkrieviem, ja jums prasa, piemēram, ASV jautājot, ko jūs domājat par Baltkrievu, tur ir paši labākie IT speciālisti. Tātad jums ir ļoti labas iespējas. Otra mācība, ko mēs esam paši mācījušies, un tad mēs nevaram. Otherwise, you will pay very high price in the future. Tad mums ir jārunā par lustrāciju. Nav tāda daļēja lustrācija. Tad ir cilvēki, kas bija, vai šobrīd ir bagāti Lukašenko režīma laikā. Viņi nevar būt bagāti arī pēc tam. Cilvēki, kas vada institūcijas, arī tie nedrīkst palikt tur. Pat, ja viņi ir ļoti populāri, piemēram, pilsētu mēri, viņiem ir nekavējoši jāzaudē darbs. Un šie cilvēki ir jānomaina. Arī cilvēki, kas sadarbojās ar Lukašenko režīmu, atklāti vai slēpti, arī šie cilvēki ir jāuzskaita, šie cilvēki ir jāzina, jāapzina, un tas par to ir jādara zināms, jo mums bija šie slēptie KGB maisi, un tie bija slēgti ilgu laiku, un es neesmu par to, ka šie cilvēki būtu jāsoda, bet ir jāapzinās, ka tā ir kļūda, un ja mēs vēlamies veidot uzticību, mēs vēlamies veidot caurskatām sabiedrību, tad mums ir pilnīgi nopietni jānomaina šī te apziņa, mums ir jāmaina veids, kā mēs domājam, un mums ir arī Eiropai ir jāatbalsta Baltkrievija. Tad tas nebūtu tikai Latvijai, bet tas būtu arī Eiropas Savienības uzdevums. Tātad būtu trīs galvenie uzdevumi. Eiropas Savienība var likt Lukašenko mainīt domas, tad Lukašenko ir tāda paša veida cilvēks kā Putins. Viņš saprot spēka valodu. Vienīgā starpība starp Putinu un viņu ir tas, ka viņam nepatīk zaudēt naudu. Putinam vispār nerūp naudas zaudēšana. Lukašenko režīms zaudē naudu sankciju dēļ. Vai tad tā ir? Nē, es domāju, ka tā tas nav. Es domāju, ka šobrīd viņam ir peļņa, un tas ir tas, ko Eiropa varētu mainīt. Un tas ir šajā virzienā mēs virzāmies, bet tas notiek pārāk lēni, manuprāt. Otrais, protams, ir, un atkal tas ir nedaudz par šo lustrāciju, šie NVO opozīcijā, kuri dokumentē visus soļus, visu, kas katru cilvēku, kurš atbild par šīm te briesmīgajām lietām, kas notiek Minskā un visā Baltkrievijā, tad mums ir jāzina šie cilvēki, un pilnīgi noteikti mums ir jāpalīdz šīm organizācijām un opozīcijas cilvēkiem, gan finansiāli, gan arī atbalstot viņus
ar sirdi un dvēseli. Un trešā lieta, protams, mums ir nepieciešama balss Eiropā, kur runā par šīm lietām. Un Cihanovskas kundze, jūs varat paļauties uz mani, es būšu Eiropas parlamentā un to darīšu. Paldies! Thank you so much. Liels paldies! Un Un es redzu, ka mūsu laiks patiešām skrien vējas soļiem un aizvien vairāk cilvēku vēlās uzklausīt mūsu un dzirdēt. Tad mums, protams, būtu daudz dažādi jautājumi un diskusijas, bet es vēlos saglabāt jūsu uzmanību arī paneļa otrajai daļai. Bet vispirms es tagad vēlos uzdot jautājumu dāmai, kas sēž man pa kreisi. Birgite Hammer, dāņu rakstniece, vēsturisko romānu autore. Esmu patiešām priecīga, ka jūs ieradāties, un es gribētu dzirdēt par to, ko jūs domājat sievietes pie varas. Kāpēc tas ir svarīgi, kad ne tikai vīrieši, bet arī sievietes raksta vēsturi. Man ir slaidi, tos es rādīšu jums šeit fonā, jo Hammers kundze ir vēsturniece, viņai ir daudz materiālu, ko rādīt. Un tāpēc mans jautājums - vīrieši un sievietes, kuram būtu jāraksta vēsture? Liels paldies! Vispirms vēlos pateikties, ka uzaicinājāt man piedalīties šajā festivālā. Es gribu nedaudz pastāstīt par to, kādas ir manas sajūtas par Baltkrieviju. 90. gadu sākumā biju Minskā, fantastiska pilsēta, un es gribētu apskatīt valsti vēl un vēl. Jā, es uzskatu, ka arī sievietēm ir jāraksta vēsture, jo, manuprāt, sievietes ir ļoti bieži labākas tādā ziņā, ka pievērš uzmanību detaļām. Varbūt man būtu jāsaka tā, ka vīrieši līdz šim nav bijuši tik labi šajās lietās. Simtiem un simtiem gadu vēsturi rakstījuši vīrieši. Un šie vīrieši ir vērsuši uzmanību uz spēcīgiem līderiem, uz kaujām, uz cīņām, uz spēka izmantošanu. Sievietes bija fonā, tās bija, viņas te tika apspiestas, un vienkārši viņas nebija redzamas. Esmu uzrakstījusi grāmatu par kādu ļoti svarīgu sievieti vēsturē, tad Sofiju, Dāņu Sofiju, kur dzīvoja 12. gadsimtā, kur bija dzimusi Minskas Polotskā, un viņa kļuva par Dāņu karalieni. Viņas vīrs, karalis, bija viens no labākajiem labāk zināmajiem Dānijas karaļiem, bet nekas netika teikts par Sofiju. Bet tad, kad mēs vairāk paskatāmies uz šo sievieti, tad viņa ir bijusi ļoti nozīmīga sieviete, ļoti gudra, izglītota, arī ietekmīga pat cīnītāja, bet neviens par viņu neko līdz šim nezināja, izņemot jūs, Andrew. Un es uzrakstīju grāmatu, lai informētu par Sofiju. Sofija pavadīja savu dzīvi divās dažādās Baltijas jūras pusēs, divos dažādos reģionos, bet viņa saglabāja visu savus dzīves garumā, savas saiknes ar Minsku Polotsku un vēsturē. Vēsture ir ļoti svarīga, lai zinātu, kā notiek notikumi, lai pārliecinātos, kāda ir šī identitāte, kāda veidojās vienotība, un tāpēc es vēlos pieminēt divas lietas. Pāvils Treškovičs pagājušajā gadā uzrakstīja un publicēja rakstu par Baltkrievijas vēsturi. Tā ir šis raksts, saucās valoda, identitāte, valsts un atdievas ilūzijām. Es domāju, ka katram būtu šī publikācija jāizlasa. Esmu lasījusi daudz par Baltkrievi, un es domāju, ir ļoti svarīga, lai mēs zinām citu valstu vēstures. Un vēl viena grāmata, pilnīgi jauna dāņu grāmata angļu valodā. Jā, vēsture kā ierocis. Jā, bet tā ir intriģējoša grāmata, bet es nolikšu
nedaudz to malā, tad, lai vēlotos pateikt to, ka profesionāli vēsturnieki ļoti labi atver mums acis, lai parādītu, ka pastāv saiknes starp mūsu valstīm. Un Dānijā mums ir aptuveni 5 vēsturiski nacionāli dārgumi. Cilvēki zina tos, visi to zina šos, un ties ir ļoti vienkārši. Viens no tiem ir mazs krusts. Tas ir kā juvelieru izstrādājums. Tas ir ļoti skaists, ļoti vērtīgs, un mākslinieki, zinātnieki simtiem gadu saka, ka tas ir izgatavots 13. gadsimtā, un Vācijas ziemeļos tad Dānija bija daudz lielāka nekā tā ir šo mūsdienās, bet ne vien mirklīti. Tā nav patiesība. Šis mazais krustiņš tika izgatavots Polotskā, un to atveda uz Dāniju. 12. gadsimtā atveda uz Dāniju, un iespējams karaliene Sofija to atveda uz Dāniju. Un pirms kādu laiku to pierādīja vēsturnieks, un tā ir mūsu vēsturniece Elizavete Dupinska. Tas ir fantastiski un ļoti nozīmīgs saikne starp Baltkrieviju un Dāniju. Paldies! Es nevaru jūtos ļoti emocionāli, un es saprotu, ka tas ir tiešām parāda šīs saiknes starp valstīm ļoti īsā runā, un es, protams, es ceru, ka jūsu grāmata būtu tiks publicēta Baltkrievijā, un cerams, ka tas notiks drīz. Un tagad pie jums, Andrej. Mēs runājam par vēsturi, par kā vēsturi var būt ierocis, tā var būt arī tāds ārstniecības līdzeklis, tā var ārstēt. Ko jūs varat pateikt par kādā veidā mēs varam sadarboties ar šo pagātni, kā mēs varam to izvesaļot, lai būtu veselāki tagadne. Paldies, Elizabete. Es tagad vēlos uzlikt savu īstu prezentāciju. Paldies, paldies. Esmu profesionāls vēsturnieks, un es vēlos vērst jūsu uzmanību pie reģioniem. Mēs pārsvarā strādājam ar 2 lietām. Ar vienu, kas notika, dažādas cīņas, kaujas, un to, un kādā veidā tie ir jautājumi, uz ko mēs atbildam, ko mēs varam no tā mācīties. Un tagad pie Ziemeļvalstu saiknes Baltkrievijā mums ir pirmā lieta, ko jūs redzat uz ekrāna, ir Polotskas hercogista. Tā neapšaubām bija Baltijas valsts, Rīga neeksistē. Šis ir 8., 9. gadsimts, taču tirdzniecība pastāvēja. Un šeit Polotska noteikti bija saistīti ar Ziemeļvalstīm, ar Baltiju. Mēs te zinām no kronikām. Nākamo slaidu lūdzu. Polotskas pilsēta, brīnišķīga pilsēta, Baltkrievijas ziemeļos, 860, apmēram 800 gadu dibināta, Rangvalds, vikings Rangvalds to ir dibinājis, viņš ieradās pie mums no otras Baltijas jūras puses, dzīvo Zviedri, Somi un dibināja šo pilsētu. Tā bija viena no lielākajām pilsētām tādā laikā. Stokholma vēl neeksistēja, Upsala bija maza, tā bija tiešām ļoti liela pilsēta, dzīvoja 1000 iedzīvotāji, te bija skandināvi, slāvi, varbūt arī baltieši, dažādas tautības, un te jūs redzat Polotsku,
cara periodu laikā. Te ir Daugava, Dvina upe, te ir šie kuģi, notiek tirdzniecība Rīga, tā bija svarīga. Un 9. gadsimtā līdz 12. gadsimtam. Man ir vēl viena svarīga pilsēta, Viķepska, brīnišķīga pilsēta, dibināta 974. gadā, un šajā attēlā jūs redzat ļoti lielus kravas kuģus, kas ir gatavi doties uz Rīgu. Šie tirzniecība no Skandināvijas caur Rīgu uz Baltkrieviju bija ārkārtīgi svarīga viduslaikos līdz pat 20. gadsimtam. Un vairums Eiropas projekts Baltkrievijā nonāca caur Rīgu. Un atcerieties, ka Rīga bija lielākās Zviedrijas pilsēta kādu laiku. Un te tagad mēs esam pie Torvalds, ir šajā attēlā, Torvalds ceļotājs. 2005. gadā es publicēju rakstu par viņu, un raksts kļuva populārs, jo viņš ieradās Polockā, viņš kristīja cilvēkus, un te ir no Romāņu katoļu baznīcā ir šis attēls. Un tas ir ļoti interesanti, jo mēs zinām no vēstures, ka šis klasiskais nestības ir Kijevs Vladimirs kristīs slāvus, un tur bija Konstantīns biskapi, un dibināja Austrumu baznīcu. Šeit tas notika pirms 3 gadiem, un te ieradās no rietumiem. Lukašenko tam nepiekrīt, nekas labs nenāk pie mums no rietumiem, bet mums te to ir. Un man bija ļoti interesanti vēsture, un tika atvērta jauna baznīca, Torvaldu baznīca Viķepskā, un cilvēki daudz runāja par Torvaldu, un viņš līdz tam padomu laiku histogrāfijā viņš bija aizmirsts, neviens vārds nebija par Torvaldu, un arī valsts šo mūsdienās cenšas maz runāt par to. Mēs zinām maz no vācu kronikām, no sāgām, un sakam, ja sāgas nav tāds uzticams avots, saka šī te valsts histogrāfija un padomu histogrāfija. Mēs zinām tagad, ka Aleksejs Staločkā ir publicējis par šīm kronikām, un profesors Aleksejs saka, ka šajās kronikas tika izveidots vismaz vairākus 100 gadus pēc šiem notikam, un līdz ar to mums ir, mēs nevarējām atrast šo te Sinjus un Truvors atskaits. Līdz ar to mēs domājam, ka Ruriks ieradās uz slāvu reģionu savu Truvoringu kopā ar savu ģimeni un saviem karavīriem. Līdz ar to, ko es gribu teikt, kā bija šie dokumenti, gan sākas, gan primārās kronikas, atver telpu dažādā interpretācijā, taču šī ir reāla persona, tā ir. Un tagad lūdzu pēdējo slaidu. Jā, un te mēs redzam saikni ar Islandu, tas ir brīnišķīgs piemineklis, jo Torvaldu zina Islandē. Viņš vispirms censās kristīt islandiešu cilvēks. Netika sekmīgi tas nenotika, bet tad viņš izdomāja mēģināt brauks uz Baltkrieviju, un tur viņš bija sekmīgāks. Un vikingi teica, mums ir Torvalda baznīca, un mēs redzam, ka tas ir svētais. Tāpēc liels paldies par uzmanību, klausieties mani. Paldies, Andrej, par šo stāstu. Es ceru, par lietām, ko jūs stāstījāt, mēs atgūsim no laika kapsulas, vairāk uzzināsim, un
un atradīsim jaunas saiknes starp Baltkrieviju un mūsu draugiem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Es domāju, ka šo paneļu diskusiju atbalsta Baltkrievijas pētniecības tīkls. To atbalsta Ziemeļvalstu ministru padome un īsteno Latvijas starptautisko attiecību institūts, Dānijas ārlietu politikas Viļņā atbalsta to un arī Dānijas kultūras institūts atbalsta. Ja jūs interesē vairāk par to, kas tika, par ko mēs te runājam, aicinām apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, un te arī var iepazīties ar rakstiem, kas te tika runāti par Baltkrievijas saiknēm ar Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Un te mums ir apmēram vēl 20 minūtes jūsu jautājumiem. Un tagad mana loma būs jau tāda stingrāka, ja būs daudz jautājumu, tad mums nepieciešams moderēt, taču es ceru, ka visi, kas vēlas uzdot jautājumus, arī varēs tos uzdot. Tātad, kurš tad drosmīgiem vārds? Lūdzu, uzdodiet jautājumus. Laiks diskusijām, es redzu Štefans. Jā, ja neviens cits nevēlas uzdot, es jau pirmais. Es pilnīgi piekrītu tam, ko Mārtiņš teica, ka Excel šī diasporas loma ir ārkārtīgi svarīga. Tā būs svarīga arī nākotnē. Bet mans jautājums ir gan varbūt Mārtiņam, bet varbūt Brendis arī citiem par robežām. Protams, ir daudz svarīgi iemesli, kāpēc mēs ceļam. Robeža būs ar Baltkrieviju, kļūst grūtāk tiem cilvēkiem, kas ir Baltkrievijā, izkļūt ārā no Baltkrievijas. Un kas ir tas, ko jūs teiktu tiem, kas atrodas robežu tūmā, ja mēs zinām, ka šie 9 miljoni cilvēki, kas dzīvo pie Baltkrievijas, visi no tiem nav Baltkrievijas atbalstītājiem, ar tiem ir jāsaglabā arī saikni, un viņiem jāatstāj iespēja ceļot. Tas kļūst arvien sarežģītāk ierasties Latvijā, Eiropas Savienībā, arī Ziemeļvalstīs. Kā jūs domājat, kas ir jādara, lai šie kanāli būtu atvērti ar Baltkrieviem? Atbildi man ir ļoti īsa atbildi. Es nezinu, taču es apsolu pievērst uzmanību šai problēmai. Es tiešām nesaprotu pilnībā šo problēmu. Es domāju, tas, uz ko jūs runājat, ir svarīgais jautājums politikā, šī robeža bēgļu jautājums. Un es atceros, kad mums bija šī sesija Reikjavikā un bija Karamurza un Baltkrievija. Viņš teica, ka ir ļoti svarīgi, lai vienmēr cilvēki no Krievijas un Baltkrievijas tiktu uzņemt tie cilvēki, kas vēlas atstāt Baltkrieviju. Mēs redzam, ka Somijas parlaments nobalsoja, lai robeža būtu slēgta Krievijai. Un ir iemesls tam. Un iemesls ir tāds, ka Putins izmanto bēgļus no Sīrijas, no citām valstīm hibrīd karā pret Somiju, pret Ziemeļu valstīm, pret Eiropas Savienību. Un arī līdzīga problēma ir uz Polijas robežā, tas, ko darīja Lukašenka. Es piekrītu, ka šobrīd nav atbalsts, bet, protams, mums uz to jāfokusējas. Ir tiešām ļoti sarežģīti, kā izmanto cilvēks hibrīd karā. Un, protams, ir ļoti žēl bēgļus. Tās ir ļoti liels jautājums, taču man arī nav atbildi, bet mums ir jāfokusējas uz to. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies. Un es vēlos teikt, ja jūs vēlaties, jūs varat pacelt roku un uzdot savu jautājumu. Jā, lūdzu, šeit. Pagaidiet vienu mirklīti, tūlīt jums iedosim mikrofonu. Mikrofonu, lūdzu. Vai kāds lūdzu var padot
mikrofonu, kas vēlas uzdot jautājumu. Okay, Jā. Jā, vispirms es vēlos teikt paldies visiem runātājiem par to, ka viņi ir šeit, un es vēlos uzzināt vairāk par literatūru, kur mēs varam uzzināt latviešu valodā par Baltkrievijas izcelsmi. Mēs zinām, ka par Baltkrievijas slāvu sakariem izcelstāja šī te ļoti svarīgā nozīmīgā teorija, bet tieši par to Baltijas saikni es vēlētos uzzināt vairāk. Es labprāt vēlētos uzskatīt Baltkrieviju vairāk par Baltijas valstu, bet kuras varētu par to uzzināt? Kuram runātājiem jūs adresēt šo jautājumu, vai nav kāds konkrēts runātājums? Andrej, varbūt jūs Mums nav tik daudz šāda veida grāmatu angliski par Baltkrieviju. Tas nozīmē, ka jūs varat meklēt rakstus un varbūt izmantot datu bāzi Nacionālā bibliotekā. Ir daži labi raksti angliski par Baltkrievijas vēsturi, bet tas, ko es vēlētos komentēt par jūsu jautājumu, tas ir ļoti labi par šo Baltijas aspektu. Patiesībā pirms otrā pasaules kara mums bija 4 Baltijas valstis. Ja jūs atverat Britannikā tiešsaistē, tad tur ir raksts Baltijas valstis, un 4. Baltijas valsts ir Somija. Pilnīgi noteikti tika atzīta par Baltijas valsti, ko Somija izdarīja pēc otrā pasaules kara, kad PSRS okupēja Baltijas valstis. Somija pievērsās no Ziemeļu valstīm, tad tikpat patiesībā mums ir šis koncepcija, ka Skandināvija tagad ir Ziemeļu valstis, jo bija Somija pievienojas. Jo pirms kara tās bija Skandināvijas valstis, bet kad Somija pievienojas, tagad mums ir Ziemeļu valstis. Un tas bija ļoti veiksmīga pārveide, kultūras procesu. Mums ļoti daudz pētījumu par to, kā Somija, kas bija Baltijas valsts, kļuva par Ziemeļu valsti. Un es zinu, ka šī ideja ir diezgan populāra Igaunijā šobrīd. Tad pievērsies vairāk Ziemeļvalstīm, bet tas tikai parāda to, ka tas nav neiespējami. Ko mēs atceramies no pagātnes? Un Baltkrievija no 18. gadsimta bija daļa no Eiropas, daļa no Ziemeļu valstu reģiona, un ir iespējams izmantot vēsturi, lai šis process būtu veiksmīgs. Paldies! Paldies, Andrej, par viedokli. Un mums ir vēl jautājums. Vēl viens komentārs mums ir pavisam īsi. Es varu ieteikt rakstu, par kuru es jau minēju, tad Baltkrievija, valoda, identitāte, valsts un ar dievas ilūzijām. Tas patiešām šis raksts arī būs kā daļai atbild uz jūsu jautājumu. Bet šis raksts ir fantastisks, un tas man ļāva ielūkoties Baltkrievijas vēsturē, palūkoties uz to citādi, un es zinu, ka tas ir drukāts. Mums ir šeit pieejams arī drukāta versija, un ir arī atrodams arī tīmekļa vietnē. Un to mēs esam tulkojuši arī dāņu valodā, un tas ir tulkots, šis raksts ir tulkots, publicēts gan angliski, gan dāņu valodā. Tad mans ieteikums izlasiet to. Liels paldies! Un tagad mikrofons ir nonācis jautājumu uzdevējiem. Jā, liels paldies! Esmu studentu valdes pārstāvis, un man būtu jautājums par tad kāds devums ir studentiem, kas ir nonākuši Baltkrievijā un Baltkrievijas studentiem Eiropā. What the students can do. Ko studenti varētu darīt? Jā, ko studenti varētu
Ko studenti, akadēmiskais personāls varētu palīdzēt? Jā, mums ir darbs, rakstīt grāmatas, publicēt rakstus. Dažreiz šie akadēmiskie raksti nav tik ietekmīgi. Es cenšos rakstīt arī populārus rakstus. Es zinu, ka tas tīri labi darbojas, jo cilvēki Baltkrievijā mani zina kā populāro rakstu autoru, nevis kā zinātnieku, bet es uzskatu, ka cilvēku diplomātija studentiem ir jātiekās, piemēram, ar Stefanu. Šī ideja, es gribētu redzēt Baltkrievijas studentus, piemēram, vasaras skolās Zviedrijā, Latvijā, jo tie ir tie cilvēki, jo cilvēki veido reģionus. Mums ir nepieciešama sabiedrība, demokrātiska sabiedrība. To, ko mēs varētu darīt tagad, tad mēs varētu atvērt šīs iespējas jauniem cilvēkiem, ļaut satikties. Tur es piekrītu Stefanam, patiešām. Liels paldies. Un vakar Cihanovskas kundze bija Daugavpilī un tika panākta vienošanās par studiju vietu piešķiršanu maģistra studijās Baltkrievijas studentiem. Es gribētu teikt, ka studenti ļoti labi protestējot, īpaši ir jāizstāv cilvēktiesības, un viņi patiešām Baltkrievijā mēs zinām, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības, un es gribētu redzēt, ka studenti iesaistās šajos protestos aizvien vairāk. Tas ir tas, ko es varētu ieteikt. Liels paldies, un es vēlos nedaudz piebilst. 22. gada novembrī tika Ziemeļvalstu padome pieņēma rekomendāciju un sadarbībai ar Baltkrieviju, ar Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem, un mēs joprojām šo izrunājam un apspriežam ar mūsu ministriem, bet es domāju, ka šī vienošanās stāsies spēkā un jaunie cilvēki, studenti ir lielākie cīnītāji par cilvēku tiesībām. Mēs runājam par grāmatām, par pētniecību, bet jaunie cilvēki izmanto Twitter, X, Instagram vai visus pārējos kanālus, lai zinātu, lai uzzinātu, lai dalītos pieredzē. Un es ieteiktu, jā, tiešām esiet skaļāki un palīdziet atbrīvot Baltkrieviju. Paldies! Un kā tas vienmēr notiek uz diskusijas beigām, diskusija kļūst dzīvīgāka, un tad mēs jūtam, ka mums sāk trūkt laika, bet mums ir vēl 9 minūtes, un mēs uzklausīsim vēl komentārus. Tad pavisam ātri. Es teiktu tā, ka mēs esam domājuši par studentu apmaiņu un skolēnu apmaiņu, un esam domājuši arī par to, ka mēs varētu virtuāli ļaut Dānijas cilvēkiem tikties ar Baltkrievijas cilvēkiem, un tātad veidot šādu te saziņas kanālu, bet mēs pie tā joprojām strādājam. Jā, šobrīd apstākļi nav mums labvēlīgi, bet Birgita ir ar ļoti lielu pieredzi šādos apmaiņas projektos, un cerams, ka tas arī izdosies. Tad bija apmaiņas projekti, ja es pareizi atceros, starp Zviedriju un Čehiju. Jā, tad mums vēl viena atruna, jā, studentu apmaiņa un vasaras nometnes ir ļoti svarīgas, un es zinu, ka daudzas universitātes to organizē. Pirms dažiem gadiem mēs uzsākām Baltkrievijas pētniecības tīklu, ko kolēģā minēja, tad, kad arī akadēmiskais personāls var piedalīties šajā apmaiņā, un arī jūs vēlties, tad jūs esat ļoti laipni aicināti. Un ir arī problēma Jupinet, kas ir
jaunie cilvēki Baltijas labā, un tātad šie cilvēki no Baltijas valstīm, no Ziemeļu valstīm, un arī Baltkrievu jaunieši. Tagad Baltkrievu jauniešiem ir daudz grūtāk ceļot, bet viņi joprojām var piedalīties un ierasties uz šīm te vasaras skolām, un arī pēc nedēļas mums būs programma, kas sāksies Tallinā. Lūdzu, piedalieties, pievienojieties, mēs laipni aicinām. Vai mums ir vēl kāds jautājums, kāds komentārs? Tad jums ir tikai jāpaceļ roka. Lūdzu. Jā, paldies, Nils Mužnieks. Vēlēšanas, tas ir diezgan tāds interesants laiks režīmos, kāds ir Baltkrievijā. Arī Baltkrievijā nesen bija vēlēšanas, bet ko mēs varam darīt demokrātiskajiem spēkiem, lai viņi varētu pilnvērtīgi piedalīties šajās vēlēšanās? Liels paldies. Tad mums visiem ir jāsaprot, ka tas, ko jūs saucat par vēlēšanām, tur nav nekā kopīga ar rituālo pasākumu Baltkrievijā. Un, protams, visi mēdīji NVO ir likvidēti, partiju līderi ir izsūtījumā vai cietumā. Tad mēs zinām, ka cilvēki baidās, jo KGB ir visur. Mēs nevaram saukt šīs te vēlēšanas par vēlēšanām. Protams, tas ir process, kurā Lukašenko ieceļ amatā Lukašenko, un līdz ar to mums nebūs nekāda pagrieziena punkta mūsu vēsturē. Mēs izmantojam šo brīdi, lai organizētu kampaņu, lai būtu, mēs skatāmies, kādi ir mūsu spēki, bet tas, kas mums šobrīd ir jādara, lai risinātu šo visu situāciju, mums ir jāstiprina sabiedrība, jāstiprina mēdī, jāstiprina pro-baltkrievisko spēku spējas un spēki visā pasaulē, lai parādītu, ka Lukašenko ir nelikumīgi ievēlēts un lai nepadarītu viņu likumīgu atkal. Tad nevar pieļaut, ka diktators ieliek cietumā visus mūsu līderus. 15, 20 cilvēki katru dienu tiek Baltkrievijā aizturēti un ielikt cietumā. Ko mēs varam runāt par vēlēšanām? Lūdzu, nedomājiet, ka tas mainīs kaut ko Baltkrievijā, bet tas, ko mēs varam darīt, kas mums palīdzētu, būtu Ukrainas uzvara, Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības un identitātes stiprināšana, un tur jūs tiešām varat palīdzēt. Bet nevis tikai ar viena brīža palīdzību, bet ar pastāvīgu darbu. Tā ir ļoti grūta cīņa, un mēs aicinām jums visiem tajā piedalīties. Paldies! Thank you. So, dear audience, yes, we have space for one, maybe two more questions. Viens vai divi jautājumi. We could please go over to Elizabete. Elizabetei, ja kāds pasniegt mikrofonu. Thank you very much. Liels paldies. For the discussion. Paldies par šo diskusiju. Daži komentāri, pat tie nebūs jautājumi. Es domāju, šis gads ir gads, kurā būtu jārīkojas Baltkrievijā. Īpaši es strādāju Kijevā un esmu atbraukusi no turienes, un tur ir aizvien lielāks spiediens. Pat, ja mēs dzīvojam šeit Latvijā, un mēs redzam aizvien lielāku spiedienu uz valdību un uz Ukrainas prezidentu piekrist sarunām ar Krieviju. Un, protams, tas nozīmē, ka mēs visi zinām, ka Ukrainas nākotne ļoti cieši saistīta ar Baltkrievijas nākotni, un šis ir gads, kurā mēs nedrīkstam aizmirst par Baltkrieviju, šis ir gads, kurā mums ir studentiem būtu jārakstā savi darbi par Baltkrieviju, un mēs
nevaram palīdzēt Baltkrievijai tik vienkārši, jo ir 30 gadi, kuru laikā ir pazaudēta iespēja, bet mums patiešām ir jāapzinās, ka Baltkrievijai ir Eiropas pagātne un tai būs arī Eiropas nākotne. Es vienkārši izsaku tās sajūtas, kādas man tagad ir. Es baidos, ka Baltkrievija varētu tikt zaudēta šajā naratīvā, un esmu priecīga, ka jūs šeit esat šodien šajā diskusijā un atgādinat par to, cik svarīgi ir arī situācija ar Baltkrieviju. Lielas paldies, Līza! Lielas paldies Lizabetai par šo komentāru. Mums ir vēl pāris minūtes. Viena minūte. Es teiktu, ka tagad mēs visi esam tādās pārdomās par to, ko mēs dzirdējām, un īpaši pēc šī paziņojuma, ko izteica Elizabete par Ukrainu, kur ir atgriezusies no Ukrainas, kur ir iesaistījusies Baltkrievijas pētniecības darbā par Baltkrieviju, un es vēlos iedrošināt jūs visus atbalstīt šo lielisko darbu, ko veic mūsu kolēģi Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Lielas paldies Ziemeļvalstu ministru padomei, kas ļāva mums veidot šādu diskusiju, kura uzņēma mūs šeit. Un es esmu ļoti priecīga par šo iznākumu, un es patiešām ceru, ka šīs ka jūs sadarbosieties, ka jūs turpināsiet domāt par Baltkrieviju. Un viena neliela piezīme, jo tas netika pieminēts šīs diskusijas laikā. Un, protams, mēs nevaram izrunāt visu, bet mēs sākām ar simboliem. Un atgriežoties pie simboliem un pie tā, ko studenti varētu darīt, ko akadēmiskais personāls varētu dot, ko mēs visi varētu darīt. Atcerēsimies, ka valoda ir atslēga tam, kā mēs varam saprast viens otru, kā mēs varam komunicēt. Un Baltkrievi būtībā, Baltkrieviem ir sava valoda. Valoda, kurā ir rakstītas grāmatas, sacerēti dzējoļi, literatūra rakstīta. Un es gribētu iedrošināt, pētīt arī mūsu valodu. Jūs varat padarīt Baltkrieviju jums tuvāku, līdzīgi kā Eriksona kungs to ir izdarījis, iemācoties Baltkrievu valodu. Lielas paldies! Paldies, ka piedalījāties! Well, you have one more. Okay, you have 90... Nav jautājums, tas patiešām nav jautājums. Vēlos uzrunāt viesus. Esmu grafiskais dizaineris, un šodien gribu jūs aicināt, sirsnīgi aicināt, un arī esmu no Dānijas un Baltkrievijas, un tieši aiz telts jūs varat aplūkot plakātu izstādi par manu izpratni, par manu redzējumu, par Baltkrievijas vizuālo identitāti, par to, kā Baltkrievi varētu būt Baltijas un Ziemeļvalsts nākotnē. Paldies! Danish Cultural Institute. Dānijas kultūras institūts, mēs patiešām esam priecīgi, ka mums ir šāds spontāns devums mūsu diskusijai. Es varu tikai aicināt jūs visus paskatīties, kas ir tapis pēc mūsu diskusijas, un es patiešām arī iešu paskatīties. Lielas paldies par to, ka pavadījāt laiku kopā ar mums. Šeit ir tik daudz interesantu diskusiju, beidzot ir parādījusies saule, un jūs noteikti gribēsiet arī paklausīties, kas notiek citās diskusijās, tāpēc vēlu jums jauku dienu, interesantas diskusijas un iedvesmu jūsu nākotnes darbībām. Lielas paldies paneļa dalībniekiem. Lielas paldies kolēģiem un arī Cihanovskas kundzei. Lielas paldies. Tiešām esam pagodināti, ka jūs bijāt šeit kopā ar mums un zinām, ka jūs arī turpināsiet savu darbu. Būsiet arī citos paneļos. Ja jūs interesē, jūs vairāk par Baltkrieviju, tad sakojiet informācijai par notikumiem. Paldies!